Labdien, skatītāji! Esam atgriezušies Salaspilī un dienas 4. spēlē tiksies Moments no Ogres un Mainieces Salaspilietes. Tātad komanda Salaspils, Līga Nātiņa, Laima Viškinta, numur 5 Ieva Grābe, numur 6 Monta Poduma, numur 8 Lāsma Kublicka, numur 9 Inese Slokenberga, numur 10 Santa Kalvīta, numur 1 Santa Siņica, numur 49 Elza Vulfa. Komandas Moments sastāvs. Numur 2 Inese Auziņa, numur 3 Alīna Kiškurno, numur 5 Paula Mestere, numur 12 Gundaga Pastore, numur 15 Zana Kalniņa, numur 16 Inga Bleidele, numur 17 Linda Gulba un numur 22 Sandra Minova. Nedaudz par tām spēlēm, kuras tika izspēlētas, kamēr mēs nebijām tiešraidē. Ultimate Decision no Rīgas tikās ar Moments no Ogres. Moments spēlētājs pieveic Rīdznieces ar rezultātu 13-3. Savukārt top 3 komandu cīņā Salaspils FK ar 13-7 pārspēja KCN Rīga. Un Ultimate Decision zaudēja komandai Valmiera ar 2-13. Redzam, komandas veids diska izlozi. Un izskatās, ka ar uzbrukumu spēli uzsāks Moments. Tātad par abām komandām. Abas komandas šobrīd atrodas kopvērtējuma tabulas līderos. Iepriekšējās cīņās veiksmīgākas ir bijušas Salaspils spēlētājas. Neilgi pirms Ziemassvētkiem viņām izdevās pieveikt Moments spēlētājus ar ļoti ciešu rezultātu, ļoti sīvā spēlē. Tā abām komandām bija izbraukuma spēle. Šodien Salaspils spēlētājs spēlē mājās. Un ir ieradušies arī pāris atbalstītāji. Skatīsimies, vai tas palīdzēs viņām uzvarēt ar lielāku pārsvaru, vai tomēr Moments būs atradis veidus, kā atrisināt problēmas uzbrukumā, atrisināt problēmas aizsardzībā un kā pārspēt Salaspili. Tādu pārmetienu izdara Ieva Grabe. Precīzs pārmetiens laukuma galā ar Dīsku Auziņa, Minova laukuma vidū, Svingo Kalniņai, Svings Auziņai, Auziņa uz līnijas, un jau Pastore uz līnijas. Jāmeklē iespējas, kur nosvingot un neizdodas, bet ir izdarīts pārkāpums. Kublicka arī atzīst, ka ir bijis sitiens par roku un disks nonāk atpakaļ Moments spēlētājām. Pastore pa līniju Bleidelei. Bleidele laustā piespēle. Un Kalniņai neizdodas tver šo te piespēli. Nedaudz sašutus spēlētāja, bet nekas trāks spēles sākums. Vēl daudz punktu, daudz ķeršanas priekšā. Grabe stūrī ar disku. Plānējoši laustā piespēle Vulfai. Vulfa piespēle zonā. Un Kublicka tver piespēli. 1-0 Salaspils FK labā. Iepriekšējais posms 21. decembrī noritēja Valmierā, Kocēnos. Un tur Salaspils rindās nespēlēja vienu no rezultatīvākajām spēlētājām Lāsma Kublicka. Kā redzam, tad šodien jau pirmajā punktā viņi pierakstās protokolā ar noķertu piespēli. Redzam, ka Lāsma izvēlas sekt Gundagu Pastori, rezultatīvāko šā brīža līgas spēlētāju. Un centīsies droši vien atņemt pāris punktus. Pastori tikmēr piespēlē Gulbei un izlīdzina rezultātu 1-1.
Par komandas sastāviem Salaspilietis šoreiz ieradušās 8 spēlētāju sastāvā. Un tāds pats spēlētāju skaits ir arī Moments komandai. Pārmetienu izdara Minova. Zemes pārmetiens, Grabe to notver dziļi laukumā. Uzreiz sako tālā piespēle Kublītskai, un Kublītska tver piespēle 2-1. Negaidot aizsardzību, negaidot, kamēr aizsardzība pieskries un sāks aktīvi spēlēt, Grabe noķer pārmetienu un gaida tālo piespēles zonā Kublītskai. Tad jau otrais punkts Kublītskas kontā šajā spēlē. Ja atceramies no kocēna posma, tad Grabei izdevās ļoti kvalitatīvi pārmetieni, gandrīz bez kļūdām, precīzi laukuma galā. Arī šoreiz tas tā notiek. Bleideli iespiest savā zonā, met piespēli un paveicas, izcīna Pastora disku. Uzreiz sako tālā piespēle Gulbei, un Moments atbild tikpat reaktīvi, kā Salaspils spēja gūt savu otro punktu. Pastora otro reizi atdot piespēli Gulbei, un rezultāts atkal neizšķirts 2-2. Gan Pastora, gan Gulbe jaunās Moments spēlētājs, vienas no jaunās paudzes maiņām, un, kā redzam, pirmos 2 punktus gūšas tieši viņas. Šoreiz Bleideli izdara pārmetienu, labs kvalitatīvs pārmetiens, Grabe ar disku zonā savā. Izskrējiens no Slokenbergas, Grabes trademarks, laustā planējošā piespēle uz laukuma otru pusi. Grabe atkal ar disku pie līnijas, meklē partneris laucajā pusē, Slokenberga ļauj nomainīt pusi ar disku Slokenberga. Nosvingos vidu Vulfai, Vulfa laustā piespēle zonā Grabei un bez variantiem. Vulfai ļoti labi izdodas saņemt svingu, kamēr aizsargs nav pieskrējis, atdot piespēli pa lausto pusi, un Grabes aizsargam tur jau ir maz izredzi kaut ko izdarīt. Auziņā ar disku savā zonā. Meistarē disku uz līnijas. Piespēle pa līniju. Pastorei ļoti labi iezemē spēlētāju šo disku. Atkal piespēle pa līniju, vairākas piespēles pa līniju Moments izpildījumā, bet Gulbe salauž pusi un Kalniņai izdodas tvert šo piespēli. Pagaidām spēle ir ļoti līdzīga, ļoti ātri. Abas komandas izvēlas spēlēt ar tālām vai pustālām piespēlēm. Arī šī pēdējā tad pa diagonāli pāri visam laukumam. Ļoti riskanti, bet efektīvi. Tātad Moments spēlētājs izdara nekorektu pārmetienu, un Grabei būs tiesības ievadīt disku spēlē no brika atzīmes. Skatāmies, ka Salaspils izvēlas spēlēt ar 1 saspēles vadītāju un 4 skrējējām vertikāli. Grabe nosvingo uz lausto pusi. Podumā ar disku centrā. Un Minova atzīst, ka ir trāpījusi par roku. Un disks atgriežas pie Sandas Kalvītes. Tad situācijās, ja ir izdarīts pārkāpums pret metēju metienu brīdī, ja aizsargs piekrīt, ka viņš ir izdarījis pārkāpumu, tad skaitīšana ir no 0. Ja nepiekrīt, tad skaita no maksimums 6 vai -2 punkti. Šeit ļoti veiksmīgi atkal spēlē Salaspils komanda un Grabe tver disku zonā.
atkal pārmetiens. Bleidelei neizdodas tvert šo te pārmetienu, un viņai nāksies ievadīt disku spēlē no laukuma gala. Bet tas netraucē, viņa ātri tiek uz priekšu, piespēle Gulbei, piespēle Pastorei, sarežģīta piespēle. Cīņā jāmēģina noķert, neizdodas, diemžēl. Disku spēle ievadīs Grabe. Poduma uzreiz izskrējienā, bet izskatās, ka nav bijuši saprašanās ar spēlētājiem. Bleidele nevilcinās, izmanto situāciju, bet Viktens atmaksājas Gulbei, tāpatās neizdodas tvert šo te piespēli. Atkal redzam, cieši Salaspils spēlē 1-4, viens handlers 4 vertikāli. Un cīņā dod piespēli Vulfa. Un Viškintai neizdodas apsteigt Bleideli. Līdz ar to kļūda. Bet Bleidele tikmēr realizē punktu, atdod piespēli Pastorei un kārtējo reizi izlīdzina rezultātu. Aizvadītas 9 spēles minūtes, rezultāts 4-4. Atgādinu, ka puslaika pārtraukums ir vai nu pēc nospēlētām 20 minūtēm, vai arī, kad kāda no komandām gūs 7 punktus. Tikmēr pārmetiens momenta izpildījumā Grabe ar disku zonā, meklē partnerus, atrod Kalvīti pretējā laukuma malā. Kalvīti pa līniju uz priekšu Vulfai, Vulfa ar lausto piespēli zonā, un Kublīcka atrājas no savas sēdzamā un bez problēmām tver šo te trešo piespēli, jeb hameru. Ko varam pamanīt, tad moments spēlētājs ir izvēlējušās nomainīt sekšanas pusi, ja tradicionāli visi neļauj izdarīt pirmo piespēli ar labo roku, tad moments spēlētājs šobrīd tieši, tad, ja tradicionāli tas tiek atļauts, tad moments spēlētājs tieši šobrīd to neļauj darīt. Skatīsimies, vai tas viņām būs palīdzējis un tas ļaus atnest kādu aizsardzību un ļaus salauzt spēli. Bleidele lauz to piespēli uz laukuma centru, bet neizdodas tvert piespēli. Tāla diagonāla piespēle. Grūti tverama un, diemžēl, kļūda. Disku spēlē atkal ievadīs Grabe. Redzam atkal 1-4 vertikāli. Māna spēlētājs savus aizsargus. Tālāk piespēles Lokenbergai un ļoti labi spēlētāji nolasa disku. Netik veiksmīgi disku nolasa moments spēlētāja Piškurno un Slokenberga jau ērtā pozīcijā ar abām rokām tver šo te piespēli un ļauj izvirzīties Salaspils komandai vadībā jau ar 2 punktiem. Tā kā Salaspilī ir izdevies salauzt šo spēli vairāk kārt un 6-4. Viņām tikai 1 punkts jāgūst, lai dotos puslaika pārtraukumā, esot vadībā. Minova ar disku pie līnijas. Uz vidu Piškurno. Piškurno turpina laust pusi. Auziņa ar disku. Uz vidu Minovai. Minova tālāk Bleidelei. Bleidele skās lausto piespēli un Pastori zonā tver šo te piespēli. Ļoti zemu, ļoti riskanti, bet pietiekami ātri, lai aizsardzība nepaspētu noreaģēt. Un šī te piespēle iziet caur aizsardzību kā caur siltu sviestu. Atkal redzam, ka moments spēlētājs varam dzirdēt sarunā, ka seks otru pusi, tad seks uz sekretariātu. Kalvīte ar disku, Vulfa ar disku pie līnijas un Kublīcka ievada Salaspili puslaika pārtraukumā un ļauj to darīt ar 2 punktu pārsvaru. 7-5. Atgriezīsimies pēc puslaika pārtraukuma. Tiekamies!
esam atgriezušies pēc puslaika pārtraukuma. Otro puslaiku ar uzbrukumu uzsāks Salaspils komanda. Tā kā kārtējo reizi paņemt pirmā puslaika aizsardzību pirmajā punktā ir atmaksājies, un Salaspils komanda var spēlēt divus uzbrukumus pēc kārtas. Slokenberga ar disku uz līnijas, Kublīcka izskrien ideāli. Perfekti stūrī, laba piespēle, labs izskrējiens, kvalitatīvs izpildījums Salaspils spēlētāju. No Salaspils spēlētājiem. Rezultāts jau 8-5. Pirmajā puslaikā ļoti veiksmīgi. Salaspils rindās ir spēlējusi Ieva Grabe, tāpat arī Lāsma Kublīcka un Elza Vulfa. Katrai pa 3 rezultatīvitātes punktiem. Savukārt moments rindās ļoti labi spēlējis Gundaga Pastori ar 4 punktiem. Tālā piespēle Bleideles izpildījumā, pa diagonāli pāri visam laukumam. Ļoti daudz laika aizsardzībai nolasīja šo piespēli un bez problēmām Lāsma Kublīcka ieņem pareizu pozīciju un izsit piespēli. Redzam, atkal disku spēlē ievadīs Ieva Grabe. Izskatās, ka Salaspilī ir kādas konkrētas izspēles sarunātas, jo spēlētājs ļoti koncentrējas uz to, kas viņām būs jādara pēc tam, kad disks tiks ievadīts spēlē. Bet šeit jau neliela kļūda piespēlē, varbūt neveiksmīgāks tvēriens un kļūda no Salaspils spēlētājiem. Bleidela atkal ar disku uz līnijas. Kalniņa mēģina tvērt disku, saskrienās ar Podumu. Izskatās, ka Poduma atzīst, ka ir izdarīts pārkāpums un Kalniņa var paņemt disku un spēlēt tālāk. Kiškurno ar disku uz līnijas. Meklē partneris pa līniju, nav. Būtu jādod iespēja laust. Ļoti labi spēlē aizsardzībā Siņica. Ilgi bija iespiedusi uz līnijas Kiškurno. Ilgi nenāca palīgā partneri. Un nekas cits neatlika, kā mēģināt izdarīt lausto piespēli, ko Siņica ļoti viltīgi jau arī gaidīja. Grabe ar disku uz līnijas. Meklē partneris ilgi ar disku. Piespēle zonā, nesaprots ar partneri. Kublīcka mēģina izskriet pretī, Grabe mēģina dot piespēli uz tālo stūri. Bleidela ievadīs disku spēlē. Redzams moments spēlē tradicionālāku uzbrukumu. 2 handleri, 2 saspēles vadītāji un 3 skrējēji. Kalniņa ar disku tuvu laukuma malai. Nu jau Kiškurno uz pašas līnijas. Izlaužas Gulbe. Pastorē ar disku. Skatās iespēja atdot pa līniju. Nav. Caur priekšu salauž pusi. Bleidera ar disku. Nosvingo uz malu. Kiškurno tomēr novilcinās. Neatdot piespēle brīvai Pastorei. Un atkal atdot bekā pa līniju. Un Bleidela nevilcinās. Sagaida brīvu izskrējienu un ļauj Pastorei gūt kārtējo punktu. Tad jau 3. punkts Pastoras izpildījumā. Viņai arī 2 piespēles. Ļoti rezultatīvi šī spēlētāja šī spēlē. Ja izdotos pieslēgt vēl kādu spēlētāju, kura var tikpat droši apdraudēt Salaspils gala zonu, tad varbūt izdotos arī izlīdzināt rezultātu. Šobrīd tas 8-6 Salaspils labā. Salaspils arī uzbruk. Labs pārmetiens, zonas stūrī Grabe. Vulfa nomaina pusi. Slokenberga met piespēli pa līniju un neizdodas Viškintei to tvērt. Bleidela meklē partneris, Kalniņa turpat uz līnijas. Skatās, kur salauz pusi. Nosvingo uz vidu Bleidelai. Bleidela neturpina svingu. Grib atdot piespēli uz priekšu, met tālo piespēli. Un kas nesanāk Grabei, to izdara Kalvīte un neļauj Kalniņai gūt šo te punktu. Grabei jāievad disks spēlē.
Uzreiz pustāla piespēle pa līniju. Mīnova ļoti labi nolasa, izsit disku, disks paliek gaisā, bet Vulfa šoreiz nepaspēja norieģēt. Nenospēlē tā teikt līdz galam un palaiž šo te iespēju tvert disku jau zonā garām. Tikmēr Bleidele ir nolēmis paņemt pārtraukumu, sakārtot domas, ir jāizcīna aizsardzība, ir jāsamazina rezultātu starpība un jāatrod risinājumi, kā izvirzīties vadībā. Esam atgriezušies no minūtes pārtraukuma. Tad pēc minūtes pārtraukuma uzbrukuma komanda nostājas, ieņem pozīcijas laukumā. Pēc tam viņas nedrīkst pārvietoties un aizsardzība ieņem savas vietas laukumā. Viss tiek ievadīts spēlē. Tāla, planējoša piespēle uz lausto pusi Bleideles izpildījumā. Ļoti savāda izvēle no pieredzējušās spēlētājas, bet to spēja atgūt Auziņa. Nocīnās aizsardzībā, izsit disku. Un Bleidele jau ar disku pie pretinieku zonas. Un Auziņa uguņo, viņa ne tikai aizsardzībā spēja rezultatīvi nospēlēt, apmāna savu aizsargu, izraujas un gūst punktu moments komandai. Rezultāts 8-7, neskatoties uz to, ka sasteigta pirmā piespēle pēc minūtes pārtraukuma. Tomēr moments spēja saņemties, nospēlēt aizsardzībā un gūt šo te punktu. Bleidele gatava izdarīt pārmetienu, un Salaspils meitenes gatavas uzbrukumam. Tātad nedaudz nekorekts pārmetiens, tikai nedaudz pār 2 metru atzīmei, bet tas ļauj Vulfai ievadīt disku spēlē no brīka atzīmes. Redzam atkal 1-4. Vulfa arī izvēlas ļoti savādu piespēli. Savādi no abām pieredzējušajām spēlētājām savādas izvēles. Gan Bleidele, gan Vulfa. Šeit jau Mīnova dod piespēli uz brīvu vietu, nedaudz pa plašu un Gulbai neizdodas aizsniegties. Saspēles pozīcijā Vulfa nomainījusi Poduma. Skatīsimies, vai viņai izdosies veiksmīgāk pirmā piespēle. Arī ļoti cīņā piespēle. Kublīcka viena pati, bez aizsarga, neviena nenosakta. Viegli saņem Vulfas piespēles zonā. Salaspils neko neizdomāja, 2 piespēles pa līniju, punkts. Ļoti vienkārši, ļoti maz spēka patērē. Tieši tas, kas vajadzīgs uz spēles beigām. Rezultāts 9-7, momentam iespēja samazināt to līdz palielināt rezultātu uz 8 punktiem. Pastore uz līnijas, meklē partnerus, skatās pa līniju, vajadzētu svingot, nenosvingo, met planējoši laustu piespēli, Gulba izcīna to, Gulba pamet uz priekšu Bleidelei, Bleidele pie pašas zonas, skatās, kam atdot piespēli, un ļoti labi spēli nolasa Slokenberga, paliek pozīcijā, neaizskrien līdz savam aizsargam, un izcīna aizsardzību Salaspils komandai. Atkal disku spēlē ievadīs Poduma. Un uzreiz pa diagonālu piespēle Slokenbergai. Slokenberga to tver īsi pirms zonas. Un piespēle zonā.
nesaprotas spēlētājs. Siņits vēlējās nākt ārā, nākt pretī. Slokenberga vēlējās dot piespēli dziļu zonā. Un sanāca, ka Siņicai piespēle tika atdot pretkustībā. Auziņā ar disku stūrī. Meklē partnerus. Planējoši piespēle uz lausto pusi. Bleidele to spēj tvērt. Bleideles trešā piespēle zonā. Un ne pirmo reizi šodien redzam situāciju, kad komandas spēlētājs savā starpā nesadala disku un tādējādi ir kļūda. Tāpat laikā Salaspils vēlas atpūsties. Kublīcka paņem minūtes pārtraukumu. Un tas ir pirmais solis, lai realizētu pārsvaru 3 punkti. Komandas ir atgriezušās no minūtes pārtraukuma. Salaspils komandai disku spēlē ievadīs Lāsma Kublīcka. Pārējās spēlētājs pa diagonāli 4 skrējējs. Uzreiz maina pusi, Nātiņa Poduma, atpakaļ Nātiņai, centrā. Piespēles priekš Podumai, Poduma Siņicai. Siņica laustajā neizdodas tvērt piespēli, bet Kublīckai nosaukusi pārkāpumu. Tad redzam skaidro epizodi. Skaidro, ka viņa stiepusies pēc diska, bet Pastora esot trāpījusi viņai par roku. Pastora šim te nepiekrīt, disks tiek padots atpakaļ un epizode tiks pārspēlēta. Tad gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties par ķeršanas sodu, tad piespēle tiek padota atpakaļ. Siņits nosvingo Nātiņai, Nātiņa tālāk Slokenbergai, Slokenberga pa līniju Podumai un ļoti pludens uzbrukums Salaspils izpildījumā. Tikko vēl disks bija šajā laukuma pusē. 2 piespēles, puse nomainīta un pa līniju zonā Podumai. Kā jau minēju, Salaspils paņēma minūtes pārtraukumu, lai palielinātu rezultātu starpību, un tas viņām arī ir izdevies. Rezultāts šobrīd 10-7, līdz spēles laika beigām palikušas 7 minūtes. Bleide ar disku, mēģina uzreiz laust, nē. Kalniņa uz līnijas, salauž pusi, nosvingo Minuvai, tālāk Gulbei. Disks jau pretējā laukuma pusē ļoti veiksmīgi kārtējo reizi spēlē Siņica. Jau otrais tā saucamais point bloks viņas izpildījumā. Spēlētāji nevar atdot piespēli, kad viņas aizsargs veic aizsardzību. Un šeit jau ļoti veiksmīgi arī uzbrukumā spēlē Siņica. Pamana, ka Kublīcka ir izrāvienā uz zonu un gandrīz neskatoties, kas notiek zonā, padot piespēli tālāk un izvirza Salaspils vadībā jau ar 4 punktu pārsvaru. Kublīckai šis jau 6. punkts. Varētu teikt tā, ka moments spēlētājs nav atradušas veidu, kā tikt galā ar šo atletisko spēlētāju. Ja viņām tas būtu izdevies, tad visdrīzākais spēles rezultāts būtu daudz tuvāks. Nekorekts pārmetiens Salaspils spēlētāja izpildījumā un no brīka atzīmes disku spēlē ievadīs Auziņa. Redzam arī moments spēlētājs izvēlas spēlēt ar vertikālu steku, bet viņas to dara ar 2 saspēles vadītājiem.
Neizdodas tvērt Mesterē piespēle. Un Salaspils var iet pretī uzvarai. Podumā tuvu zonai ar disku, pāri pa diagonālu piespēle un poduma piespēle Kublickai. Un rezultāts 12-7. Ja Salaspils izpildījumā, Salaspils komandā sākumā redzējām, ka aktīvāk spēlēja saspēles vadītājs Grabe un Vulfa. Tad šobrīd iniciatīvu jau pārņēmušas citas spēlētājas. Galvenokārt zonā tvero disku spēja Kublicka un parādījušās arī vairākas piespēlētājas. Tāla piespēle no Bleideles, puslaukums, Kalniņa ar disku laukumu vidū, pa līniju Auziņai. Auziņa dod pa līniju tālāk, Kalniņi nav gaidījuši šo piespēli un nākas atdod disku pretiniekiem. Grābi ar disku, uz vidu Nātiņai. Nātiņa meklē partnerus, Kublicka viena zonā prasa piespēle, nesaprotas Nātiņa ar Vulfu un moments var iet pretī punktam. Atkal Auziņa uz līnijas, nu jau Pastori uz līnijas, ļoti daudz šis spēlētājs, ļoti daudz šī komanda spēlē uz līnijas. Pa diagonāli pirmā piespēle, ļoti zemu, ne pārāk ātra, bet tas netraucē momentam gūt punktu. Salaspils varbūt nedaudz aizdomājušās par to, kas notika iepriekšējā epizodē, kad viņas zaudēja disku un neizdodas viņām šo te zemo un ne pārāk ātro piespēli pārtvert. Rezultāts 12-8, Salaspils šo punktu izspēli sāks ar uzbrukumu un viņām vienīgais, kas viņām jāizdara, jārealizē viens uzbrukums, un viņas varēs svinēt uzvaru pār kopvērtējumu otrās vietas ieņēmējām. Ļoti labs pārmetiens, Grābe stūrī, nepaspēja piesviet aizsardzība, nosvingo uz vidu, Siņica, Kublicka ar disku, tālā piespēle un efektīvi spēlē Kalniņa ar tādu kā volejbola vēzienu. Izsit disku, parādot, ka te nebūs nekāda vieglā spēle, nebūs nekāds viegls pēdējais punkts. Spēlēts tiks līdz galam. Tad saspēlē momentam Bleidele un Minova. 3 spēlētājs vertikālā līnijā. Bleidele uzreiz skās lauzt to piespēle, Gulbe ar disku pie līnijas, svingo uz vidu Bleidelei. Bleidele arī uzreiz skatās tālo piespēli. Ļoti vēlas šī spēlētāja gūt ātru punktu, pieredzējis, saprot, ka šī brīdī ir svarīgi gūt ātrus punktus, neļaut pretiniekiem ievilkt telpu, un to arī izdara. Izrāviens no Pastoras puses un piespēle no Bleideles patvērto pusi, viegls punkts momentam. Vēl viena iespēja Salaspils komandai iet pretī uzvarai. Savukārt moments iespējams ir atguvis otro elpu. Atkal labs pārmetiens, laukuma stūrī, Grābe ar disku. Meklē partneris, ļoti ilgi Grābe ar disku. Pustālā piespēle Kublickai, Kublicka pie pašas zonas. Un Kalvīte izraujas līdzi. Un Kublicka var atdot vieglu piespēli zonā jaunajai partnerei, jaunajai komandas spēlētājai Kalvītei, lai atļautu Salaspils komandai vēl vairāk, vēl pārliecinošāk nostiprināties kopvērtējuma tabulas pašā galvgalī. Un tātad šī spēle 13-9 uzvarējusi Salaspils FK.